šeit varam redzēt spirāli. Varam redzēt, ka šeit maziem pirkstam ir attiecībā. Nu, var redzēt, jā. Fibonacci likumi ļoti bieži parādās cilvēka ķermenī, kā arī redzējām šeit Fibonacci spirāli. Zelta griezums arī parādās cilvēka augumā attiecībā pret viņa nabas augstumu, vai arī plecs līdz pirksta galam un elkonis līdz pirksta galam ir zelta griezums. Arī ļoti bieži rokās katra mūsu rādītāja pirksta daļa līdz plaukstas locīte vai ir lielāka par iepriekšējo daļu, tā kā šeit, par 1,618. Mums ir 2 rokas, katram ir 5 pirksti, un mums 8 pirkstiem katram ir 3 daļas, kas atbilst Fibonacci skaitļiem 2, 3, 5 un 8. Mums pat DNS molekulā ir, kas ir visas dzīvības programma, ir balstīta uz Fibonacci zelta likumiem. Tāpēc man šķiet, ka viss, kas aug, ir balstīts uz Fibonacci likumu.